sveicināt, draugi. Jā, ļoti interesanti sajūta pēc nedēļas sākt atkal mācīties strādāt, kā staigāt no jauna. Jā, it kā jau nevarot, bet tad redzēsim, var jau aizmirst, kur mašīna bija jāliek piebraucot un kur kafiju varēja uztaisīt, kurā automātā. Gandrīz printerī sāku krūzi likt. Bet, draugi, mēs esam visi kopā pagriezuši arī laiku atpakaļ. Jā. Kas tik mums nav? Sikspārņi, kur izrādās taisa melnu zirnekļu tīklus. Jā. Kad tu pēdējo reizi melnu zirnekļu tīklu esi redzējusi? Tikai kaut kur nokvēpuši virs tieši, plīts. es gribēju teikt. Tad jau kaut kas te ir kurināts vai pīpēts. Te ir kāds rītīgi visu nakti kurinājis. Kurina. Jā, un līdzis tos zirnekļu tīklus. Jā. Bet tādas mazliet, tas, ka mēs kaut kādus svētkus vai kaut kādas aktivitātes vai kaut kādus notikumus varam sabāzt šajā tumšajā laikā, es domāju, galīgi labi iedarās, jo vairāk tas kaut kā tiek šķaidīts, tā tumsa tiek šķaidīt, jo patīkamāk. Es nezinu, es par tiem es vairs pārsvētu dažādu svinēšanu. Man aizmirst, kur tāda sabiedrībā Latvijā zināma dāma tā ļoti skarbi izteicās. Halloween ir pat paši tīzlākie svētki, kurus varētu vispār svinēt. Tā skaļi bija tāds uzraksts kaut kur ziņās. Es domāju, kāpēc uzreiz tā? Nē, tās ir mūžīgās diskusijas. Tas ir vēl senāk nekā par visu to nolu. Jā. Nē, kurš svētku svinēt? Ka tie nav Latvijas. Bet mēs svinām visādus svētkus. Nē, kā? Tīpaši tiem, kuriem ir mazi bērni, Halloween, viņi ļoti gaida Halloween. Viņi var ģērbties un taigāt, prasīt konfekts. Viņi beidzot oficiāli var prasīt kaut ko. Nē, un var jau arī tie, kam patīk iet ķekatās un budeļos un tā visādi maskoti, visu, ko var darīt. Ķekatās, budeļos ir iet tā, kad iet ķekatās un budeļos. Visu, ko mēs varam darīt. Arī katru sestdienu mēs varam iet ķekatās un budeļos, ja sirsniņa liek. Lai tās sabiedrības dāmas, kas te spridzina apkārt, šitos komentārus skarbos. Jā, lai paši iziet kādreiz, iepatiksies varbūt. Vai lai atpūšās un neiet. Visādi var. Un neskatās un nesaka. Jā. Neticēsiet, bet brīžiem šķiet, ka neticami notikumi notiek. Kāpēc tu man nerunā? Es runāju, bet tu man nebija ieslēdzis mikrofonu. Dažreiz jau tā ir. Neticami, bet neticami, bet tā notikumi dažreiz arī notiek. Kāds spēja pat Sandai neieslēgt mikrofonu? Jā, gadās. Izlasīt tādu interesantu piedāvājumu. Ja tev, piemēram, piedāvā 50 000 eiro, bet cilvēks, kurš tev riebjās visvairāk visā pasaulē, saņems 100 000. Piekrīti? Jā. Un te bija kāds vēl nokomentējis tā, kāpēc es negribētu 150 000? Jo cilvēks, kas visvairāk riebjās, ir pats sev. Tas gan bēdīgi. Jā, kāpēc es negribētu 150 000? Es savukārt vakardien skatījos vienu filmu, es gan nezinu, kā tur viņi tagad to pat precīzāk pateikt par vienu komiķi, tādu gados sievieti, kura tur atrod jaunāku. Viņa uztais tādu, viņai viens žeks riebjās, viņš tur slikti uzvedās, es īsi pārstāstu. Un viņa viņam saka no skatuves, es tev iedošu 1 000 000, bet tu vairs nekad mūžā ar komēdiju nenodarbosies. Tu šīs skatuves vairs neuzkāpsi. Viņš saka, un pagaidi pat arī podkastus? Nē, neko. Vienkārši, lai to aizvērtos uz visiem laikiem. Pa 1 000 000. Jā, un tad Džekam bija tāds izaicinājums. Vai tu, Nauri, aizvērtos uz visiem laikiem par 1 000 000? Pagaid, es vispār nevaru runāt? Tu drīkst runāt, bet tu nedrīkst strādāt vairs saistībā ar komēdiju. Tu nedrīkst vadīt rīta šovus, tu nedrīkst spēlēt grupā. Labi, grupā tu vari spēlēt, bet lai nav ņirdzīgi. Paga. Nekāds. Tikai emocionāli vari, patiktu. To varētu. Un tu nedrīksti tur laikt skatītājiem daudzīties un tur tēlot, ka raudi, un nevar vairs spēlēt arī komēdiju. Vadīt pasākumus, lai ir filmās, ierdzīgi. komēdijas arī nevari. Vai? Nē, laikam es neņemtu. 2 miljoni ņemtu? 2 jau? Jā. Pagaid. Ja 4, es ņemu 4. Jā. Es vienkārši rēķinu. Un 4 es tev vairs nevaru iedot. Pāršāvu! Labi, es ņemu 2. Jā? Nē, jāparēķina, cik gara tā dzīve vēl priekšā, un ko ar tiem 2 miljoniem var izdarīt. Un ja es nevaru vairs tālāk pelnīt, tad tas mans darbs tā kā pelnīšana. Ja tu beigās izreitini tur, cik tu gadā tur saņem, visu tā,
Nu, jāsaprot. Bet tajā pašā laikā, redzīt, tajā visā jau ir droši vien daļa tavas sirds. Draugi, vai jūs atteiktos no sava darba, ja es jums šobrīd piedāvāju 2 miljonus eiro, un jūs vairs turpmāk nedrīkstat darīt, ko šobrīd darat? Tu zini, cik daudz rakstīs jā? Tu domā? Jā, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku strādā darbu, kurš viņiem nepatīk. Jā. Man ļoti bērnībā patika Lego. Es zinu, tev tiesības ir no Lego. Jā, man pirmās tiesības bija Lego tiesības. No Lego lāmas. Arī vēl labi kalpo, teiksim. Pastāst, te ir iekšā cilvēciņš. Tur ir tāda kastīte, tur ir cilvēciņš, ko es izveidoju pēc tavas līdzības. Maziņš dzeltens nauris un pīžiku. Vai tā var sacīt, vai ausaini. Un redzi, jaciņa tāda, no kuras lien ārā teik rekls ar plati. Ej, tu nost, tik stilīgi. Jā, tur bija tāda opcija uztaisīt savus cilvēcīgus. Es redzēju to storiju, bet kā tur vispār no tā visa izvēlēties? Tur ir miljonus galvu, miljonus matu un cepuru un šitais ir tērpiņu un aksesuāru. Jā. Jo, es teikšu godīgi, dažreiz vajag atlikt strīd. Man patīk tādā seriālā bija How I Met Your Mother. Tāds seriāls, kā es satiku tavu mammu. Kā es satiku tavu mammu, gribu zināt? Tas seriāls. Un tad tur bija tā, viņi sastrīdās. Un viņi tā sastāst pauze. Jā. Un ņem pauzi, un tad arī var nodarboties ar kaut ko citu. Dzīvo mīļi. Dzīvo mīļi. Un tad play. Un viņš atkal turpina strīdēties. Un tā kā, jo šis bija, un atkal pauze. Pagaiž, šobrīd es negribu par to cīnīties. Jā, vajag attelpoties. Un tas būtu tik lieliski, ka varētu nopauzēt. Bet vai tas ir veselīgi vai nav veselīgi, dažreiz to problēmu nolikt plauktiņā, es nezinu. Re, ka mums plauktiņā ir vairākas pīles. Mums tur vairākas Mēs varam savām pīlēm pajautāt, vai tas ir veselīgi. Jā, pīle. Kā tur ir? Aha, skaidrs. Labi. Paldies, pīle. Paldies. Tev par godu zinot, tev pīle, ka tev mīļākais ir mākslinieku grupa. Kurš tev ir mīļākais, mēs nezinām. Kurš šis būs mums izlozes skaņas signāls šodien? Stop. Tā mēs godinam, jā? Pirmos olimpiskos čempionus tev pašam šķiet. Neko. Manā gadījumā abiem sen termiņš noticējis. Cēlim tā krūtiņa līdzīga tavējai no jaunības foto. Gan par cēli, gan par jaunības dienu foto var teikt, pēc skata nepateiks, ka spēs pabarot ģimeni ar 2 bērniem. Bet izdevās. Ev šito atzīmē arī. Šis ir ļoti labs, man patīk. Cēls un jaunības foto abi rada ilūziju, ka dzīve būs skaista. Bet tā, kas te mums bija? Paga. Jā, kur ir. Ja abas reizē izmet no lidmašīnas, tad abi vienlaicīgi arī piezemēsies, jo gaisa pretestība vienāda. Nē, foto lēnām planēs. Ja foto, labi, atļaujiet nepiesieties. Jā. Svētkos abi tiek rādīti radiem, gan cēlis, gan jaunības foto. Kad kopīgs cēliem ar jaunības foto, kad abas nostāda ziemā pie ārdurvīm, tad abiem sniegs būs līdz ceļiem. Nē, atkal nē. Abas rodas vēlme paplūkāt. Tā, pagaidi, es esmu pāršķīries pāri. Gan jaunības foto, gan cēlim dzimumu noteikti ir apgrūtinoši. Jā, abi tādi galīgi noceltējuši. Abi dzīves laikā var lidot. Tie ir rīti, kuros ir tāds liels nogurums, nav gulēta nakts. Man bija iepriekšējā nakts tieši tāds sanāca, jo bija darbiņš. Bet tu jau 12 aizgāji gulēt, tu jau nevari skaitīt, ka negulēta. Aizgāju gulēt aizmigu vienos, gāju, mēģināju. Mājās bija 12, gāju gulēt vienos, un tad tās 5 stundas man ir pa īsi. Un tad tas, un arī tomēr, sagurumiņš arī, nolākāts uz tāds skatos, un tagad no rīta pamostos, un parasti tā nedara, neslēdz tādu lielu gaismu, kur ģērbjos. Jo negribās skatīties uz to. Sveču gaismā. Jā, lai romantiski sievai. Bet, un zini, ir tā noguruma tā pakāpe, ka tu tā pazies, karājās krekliņš, un tu viņu tā paņem, uzvelc un saprot, viņš ir slapšs, bet tev ir tāds, vienalga. Taču jūs miesas ļoti labi žūstot, tas no bērnības atceros tādu. Es esmu pilnīgi savs, jā. Bišķīt augsti, zini, tas rīts tomēr izejot ārā, jo arī aizmirs uzvilkt jaku. Jā, tonusam. Piesala pie... Tad, kad ledus atlaiž, tad jau paliek labi. Jā, ka piesals pie kreisās nieres vēl slapjies krekliņš. Bet tad vēsumā tu visu laiku turies tāda kiro masāža, varētu sacīt. Jā. Visādi masāžas veidi jau ir ārkārtīgi moderni.
Ko tu tā niedz? Lūdzu, kāds. Ja jums sanāk, iegooglējiet Kim Kardashian jaunās New Panties. Ja, es jums varu arī atsūtīt linku, sūtiet un jums nebūs jāmeklē, es jums Šis ir aizsūtīšu. kaut kāds vaiprāts. Tas ir, zini, es pieļauju, ka tas ir varbūt domāts tā, ka viņi ir, visu laiku izmanto lāzeri, to epilāciju, un vairs pašai nav. Nu. Ja viņa gribētos, lai atkal ir. Un tad viņa ir pielikusi klāt. Tā kā parūku, ja? Tā kā parūka tā vairāk jā. izskatās. Paldies. Man tagad būs bišķiņi jābūt aizvērtēji kādu brīdi. Ak, dienījās, cik daudz cilvēku atsūta es. Acīm redzot, ir interese. Viņš pārīga ir. Sandra, es kaut ko pasādu? Nē. Nobloķēja manu ideju, es gribēju pastāstīt. Apsveikt. Ko tā Elotē ir saskrūvējusi to mikrofonu, ka man viņš visu laiku liecās? Kāpēc es pēc tam pievilkšu priekš tevi. Pievilksi, jā. Pievilkšu. Man tagad arī jāpucējas tur uz toļika iznācieniem. Man tagad ir cita dzīve sākusies daudz labāk. Tad, tādā ziņā, ka daudz vairāk izaicinājumi darbā. Jā. Ka te tāda skaistalīte bijusi. Jā, ko tu pieradi tā vienkārši? Jā, pieradu sāku nesāt, nezinu, tur mājas drēbes, jā? Jā, nav ko nākt, jā, džemperos. Šodien... Skrops pielika, jā, es tā skatījos. Nē, es pielika jau. Vienai acī pielika. Nebija laika no sestdienas, kas nenokrita. Tie rīti ir kā ir. Tā acī, ar kuru bieži piemiedz, ar tā izbiruši. Jā. Izbira. Sestdien, kā man pielika vizāžis, tas tad es varu noņemt, tik es varu noņemt. Bet es redzēju, kā tev lika, un es tieši domāju, žēl, ko tikai dažas pielika. Ne, beigās visu, kad tu aizgāji, tad uz tavu aizrādījumu reaģēja un pielika visu kušķi. Sandai tur tādas pāvas ir uz tām. Man atsūtīja ļoti labu šādu no Latvijas par to gaišā dienas laikā. Policistu šeit intervēja. Ielaušanās gadījums, ja dzīvoklī notika gaišā dienas laikā vai naktī? Notika gaišā dienas naktī, 12:00. Gaišā dienas naktī. Jā. Gaišā dienas naktī. Tas ir noticis. Gadās. Esot jau divi no tiem noziedzniekiem noķerti. Bravo. Ar krellēm esot izgājuši. Patusēties. Fashion Weekā. Pirmajā rindā sēdējuši. Kaut kad jau vajadzēja pazīmēties. Tikai beidzot. Pasties, skatās uz kaut kādu Francois pretējā pusē. Redzi, tu teici, ka es neizsitīšos. Jā, tu teici, ka Rīgā nav kur ar kroni aiziet. Lūk, in your face! Burtiskā ziņā. The Cooks, Mr. Maker. Labi, neaiztiksim svešu mantu. Skaitam savu naudu. Naudu. Savus kroņus. Aiztiekam paši tikai savus. Savus kroņus īstenībā. Jā, aiztiekam. Viņi kroņos. Džeki pārkausēs kroņus uz zobu kroņiem. Jā, tas ir tās zobu redeli. Ideāli. Tāpēc tas arī bija. Kādi cilvēki priecīgi? Nē, tu, es nezinu, rudens jau tā vienmēr kā gandrīz jaunu iPhone nopirkt, zini, tu tā kā vienu dienu esi priecīgs un tad atpakaļ depresijā. Tas vienu dienu. Tā ir Latvijai skaistais zelta rudens, bet rekur nāk jau vienkārši tā pelēkā žļūra, bet tagad būs līdz, varbūt būs sniegs. Jā. Brūnā zeķubiks. Zeķubiks. Zinu, kur divas līnijas priekšā, viena aizmugurē bērnībā, kā varēja pateikt. Divas aizmugurē. Divas aizmugurē bija? Jā, pareizi, divas aizmugurē priekšā viena. Tu domā šuves vai kas tev tās pa līnijām? Es negribu zināt. Šuves, zinu, atceries brūnās zeķi. Jā, es un uz svētkiem baltās. Jā. Tu tādas meklēji? Man ir tādas melnas. Šuves divas aizmugurē? Ir šuves vēl ar vienu, jā. Un priekšā viena? Jā. Forši. Kas interesanti. Man, starp citu, nemeklējot nekur tālu nekādus krāpnieks, ir kādi cilvēki no senas pagātnes, ar kuriem es nekontaktējos jau, es pieļauju, vairāk kā 30 gadus. Kāds 30, man nav tik daudz. 20 gadus un raksta, hei, katru mēnesi atraksta Facebookā, lai aizdod naudu. Vai cik jauki? Jā, vai nebūtu 20. Jo, zini, 20. ir tāds, kur arī īsti varētu nepaprasīt apakaļ. Bet tad tu esi labi ieredzēts, te viņi skatās uz tevi, redz izaugsmi un domā, viņam noteikti ir.
Tas ir forši, ka tu atstāji iespēju, ka tev ir. Jā, tādā tā ziņā jau pat suki. Jo tev jau, piemēram, ja tev lūgtu stila padomas, tu taču būtu gandarīts. Jā. Vai ne? Ka tev katru nedēļu kāds Facebookā vecs draugs pajautātu, klausies, ko man vilktu vakarā? Tu tā, tad viņš man ir redz kā stilīgu. jā. Vai ne? Viņš man redz, ka, man liekas, es tieši spriedu, visi kaut kur iet uz kaut kādiem fashion weekiem, visi kaut ko. Nevienu uzaicinājumu. Tev nebija? Nē, tu biji, ja? Nu jā. Es saku, man aicina uz kaut ko dīvainu. Jā. Nu, tur iesim, tur kaut kādu, tur atklāšanu. Ārvis Zemanis taisīs jaunu krogu vaļā. To jau uz šo es saņēmu, uz krogiem es saņēmu uzaicinājumu. Bet uz krogiem un pirtīm. Uz pirti uzaicina, uz krogu uzaicina, bet fashion weekā. Bet, nu, tur nē. Nu, kādā ziņā. Viņš jau nāk, es dzirdu. Baby, why? Vienmēr justies droši, baby. Sveiki, te mošis, kuru man pirmo paņemt. Nauri! Un tev būtu jāsaka. Es neesmu tāds. Kādu dzimumu tu esi? Tu uzticies visam, ko tev raksta? Kā tad tas varētu notikt? Cilvēki. Tev raksta, un tu uzticies? Kad man raksta cilvēki, man grūti iedomāties, ko tieši viņi man raksta. Viņi tev raksta, piemēram. Un tu tā, piemēram, uzticies? Nu tad, kad... Tā, es tagad pamēģināšu. Jāpaskatās pēdējais, ko man ir rakstījuši cilvēki. Man raksta Signa, piemēram, labrīt, Sanda, neizdevās ar jums sazināties vakar. Lūk, un tu viņai uzticies? Nu, es ticu, ka neizdevās. Jā, nu tādā ziņā tu uzticies, ja ko tev raksta cilvēki. Man īstenībā man jāatzīstās, ka man bišķiņi ir pa grūtu pašai nomenedžēt visu tur messengeri, Instagram ziņas un WhatsApp, jo raksta, un es tiešām esmu viena, un es mēģinu uzticēties, bet es vienkārši visu nespēju. Es nespēju vairs atbildēt uzreiz asapā, as soon as possible, jo es vienkārši nespēju nav to. Arī vajadzīgs, nav arī... Tāpēc es gribētu teikt, es uzticos. Jā. Ļoti labi. Es uzticos. Tu uzticies, ko cilvēki saka, tas Nē, ir... tam es neuzticos. Bet ko tev raksta? Tā, jo tas, Es kas nesaprotu rakstīts, tas kontekstu, nu. liekas... Ne, konteksts šeit nav. Tad jā. Te ir konkurss. Pagājušajā nedēļā dzirdēju, ja, kad Luvru apzaga. Jā, bet es neiedziļinājos. Gaišā dienas laikā. Iznesa kaut ko, jā? Nu jā, 80 miljonu vērtībā rotas lietas. Vai cik skaisti. Jā, ļoti skaisti. Un viņi tur ir tāds video, kā viņi izmūk no tā stāva ar tādu pacēlāju. Un vācu kompānija, gudrs mārketings, tas viņu pacēlājs ir. Un viņi ir izmantojuši šo iespēju. Viņi tā saka, cik viņiem labi pacēlāja, klusi un ātri. Bet, tādu ritīgi pārsteidz. Man arī pašai vakariem bija tāds ļoti labestīgs noskaņojums. Saulēnā laikā braucot uz kosmētisko procedūru, es braucu pie Mauriņa klīnikas. Tāpēc, kad es redzu, ka tu esi bijis. Jā, Sijā mana seja. Jā, tava seja šobrīd ir, tur neviena, Labi, nevajag izbeigt. Un es kāpēc es pieminu to, tāpēc, ka tur stāv večuks pie tās klīnikas, un es acīm redzu, ka viņš nav bijis uz kaut kādu hidrafacial operāciju. Jo viņš ir ar spieķīti, un man ir nenormāli. Man ļoti, ļoti patīk sirmi kungi. Tādā ziņā, ka man večuki un dāmas, vispār, man patīk sirmīši. Jā. Man ļoti patīk veci cilvēki, arī veci dzīvnieki man patīk labāk nekā tādos spriganos laikos. Man patīk vecums. Interesanti. Viņi vienmēr liekas ārprātīgi mīļi, un es ar viņiem iesaistos sarunās un atbalstu un nekad nedusmojos. Pat ja viņi kaut ko purpina, kaut kur rindā, es nevaru, jo viņi man liekas ārkārtīgi mīļi. Un tas sirmais kungs tā stāv ar to spēķīt, es viņam saku, kādu gaidam vai aizvest, jo man līdz procedūrai vēl ir palikušas kaut kādas 40 minūtes, atkal esmu ļoti laicīgi atbraukusi. Tas ir tipiski tev, un viņš man tā paskatās, varētu aizvest. Bet es taksīs saucu. Viņš jau ir tik viņš tā, bet reti. Viņš tā saka, bet reti man kāds tā piedāvā, tāpēc viņš pat varētu piekrist. Mēs abi tur pastāvējām un pasmējāmies, kamēr sagaidījām to taksi. Man likās, tas tik mīlīgi, tāda saskarsme, kas viņam varbūt arī tajā dienā tāda mazliet saulstariņa iedod. Man arī saulstariņa tas noteikti iedeva. Es arī tik sapriecājos